Un vēlreiz esiet sveicināti. Kā jūs domājat, kas šitie burkā man ir? Varbūt var sajust jau. Redziet? Nu, gan jau kāds nojautīs. Tas ir ideālākais dziednieks Melnais Rutks. Un es jums pateikšu, kā es viņu taisu, lai tā fiks uztaisītu. Protams, viņš ir jānomizo, pēc tam ir sagriež šķēlītēs, un tad tā vēl pa vidu šitādā te veidā un smalkās līvis tā fiks var sarīvēt. Pēc tam ieliek lielākā burkā. Un kāpēc? To jūs tuņās uzzināsiet. Ieliekam melno kaulu sāli. Viņi tā pēc sajūtām. Es visu daru pēc sajūtām. Pēc tam lieku vāku. Bet es nepateicu priekš, kam ir Melnais Rutks. Aknām, asiņu tīrīšanai un vienkārši vispārīgai veselībai. Un laiku pa laikam ir labi tādu uzcienāties. Protams, te nāk klāt vēl skābais krējums, bet pēc tam, un kā jūs domājat, ko es nesos darīt? Saldums iekšā, rūgtums ārā, saldums iekšā, rūgtums ārā, saldums iekšā, rūgtums ārā, saldums iekšā, rūgtums ārā. Šitādā veidā ar kopā ar sāli tas jākrata. Saldums iekšā, rūgtums ārā, saldums iekšā, rūgtums ārā. Šitādā veidā kādu laiciņu, dejojot labām sajūtām, saldums iekšā, rūgtums ārā, saldums iekšā, rūgtums ārā. Un šitas te ir, nu, jāsajūt, protams, ka saldums nāk iekšā, rūgtums iet ārā. Un neticēsiet, viņi ir ārkārtīgi garšīgi. Protams, kādu laiciņu ir šitādā veidā jāpalēkā. Jāatpūšās, atkal jāpalēkā. Un tad jau jūt pēc konsistences, ka ir salds iekšā un rūgts ir ārā. Nu tā, to es vēlāk pateikšu, bet šodien mums ir svētku diena, tāpēc mēs taisām tādu labi daudz maltītes, jo puikām ir šodien lielais tests. Un ar lielo testu ir joki mazi. Tātad šovakar, nu tas ir arī vairākām dienām, varbūt vai uz rītdien, te ir pupiņas, brūnās garīšu pupiņas. Viņas ir labi uztaisīts ar sīpoliņiem un bez eļļas. Jo par eļļas jums stāstīšu sestdien. Šī sestdienā 8:30 vakarā. Te ir pankūks parastās. Re. Šitai te ir pankūks ar šo te to loku pildījumu. Tād man te ir ķiploks, tie dzērvenes un samalts ar medu. Nu, teiksim tāds patīkams ievārījums. Un beigās tas maļamais ir jāizmazgā, jāizskalo ar fantastisku dzērveņu, tādu garšīgu dzērienu. Priekā. Kas var būt labāks par šito?